šeit arī tie daudzi tie blakus efekti, kas ir staru terapijai, ir arī līdzīgi kā ķīmijterapija, ir šis gļotādas iekaisums, kas ir tāds ļoti būtisks, kāpēc cilvēks nevar ēst. Arī ir šīs garšas izmaiņas, smaržas izmaiņas arī var būt, kas arī ļoti, ļoti ietekmē šo ēdienu uzņemšanu. Un staru terapijai vēl ir tas aspekts, kas ir tātad kad šo staru terapiju mērķē uz konkrētu vietu, tātad tam uzturam ir jābūt būtībā ļoti līdzīgam. Līdzīgam kā jād visu laiku, tātad nevar staru terapijas laikā pēkšņi mainīt diētas paradumu, uztura režīma paradumus krasi, jo tad šī zarnu sistēma viņa sāks kustēties, viņa pārvietosies, ja, kas ir dabīgs fizioloģisks process no vienas puses, bet viņš jau apkārt ietekmē tos apkārtējos orgānus, ja ļoti uzpūšās zarni, piemēram, ja. Un tas līdz ar to tad šis stars nenonāks tajā mērķa vietā, kur viņš ir paredzēts. Tāpēc viņam ir jāievēro visu laiku šie paradumi. Viņi varbūt pat visiem nebūs pavisam vienādi, ja, bet līdzīgi viņš nevar mainīt, nedrīkst mainīt, jo mēs nezinām, kas notiks. Ja, jo mēs jau arī jūtam visi, ka pēc citus ēdienus ir citādākas sajūtas, ja, bet tas lielākoties, ja tas cilvēkam veselam nav īsti liela problēma, jā, tad šeit tas var ietekmēt šo ārstēšanas efektivitāti. Tāpēc arī staru terapija vispirms arī šī, kas ir gatavošanās staru terapijai, ja varbūt agrāk arī ārsti lika izslēgt, ka ļoti daudz produktu, nedrīkst vispār piena produktus ēst, vai tas, un tad cilvēks ēd īstenībā ļoti, ļoti nepilnvērtīgi, viņš gandrīz zaudē svaru, tāpēc, ka viņš reāli baidās ēst. Bet patiesībā ir jāizslēdz varbūt tikai tie produkti, kas tādu ļoti izteiktu uzpūšanos, ar, nezinu, tiešām, ja tur pupas, tur skābi kāpost un tāds, bet arī tas ir katram cilvēkam diezgan individuāli. Tas galvenais ir tas arī, ka viņam ir jāsaprot, kas viņam rada šo uzpūšanos, arī tie paši sīpoli, ķiploki, piemēram, tādas lietas, vai tas viņam rada ļoti izteikti uzpūšanos vai ne, jo šeit šīs rekomendācijas jau dod cilvēkam, kamēr viņš gatavojas uz to vizītu, kad viņam šo staru veiks šo diagnostiku vai kad notēmēs šo staru uz konkrēto vietu, un pēc tam viņam ir jāievēro šis režīms tālāk. Ja? Tātad šie zināmi ierobežojumi ir, mums ir izstrādāts arī jaunas rekomendācijas, kas arī saskaņotas staru klīnikā, kas ievietots mūsu centra mājas lapā, kur šies detalizēti aprakstīt tie produkti, kuri varētu šo pūšanos palielināt. Un arī šie principi, ka tomēr, lai cilvēks turpinātu ēst produktus no visām produktu grupām noteikti. Šīs staru terapijas laikā, jā, tā būtiskākā problēma tiešām ir šī gļotādas iekaisumi, un tad loģiski arī izvēlas, ir ļoti liela izvēle īstenībā, kādus produktus var ēst, kas ir tādām ļoti maigā konsistencē. Dažiem pietiek, ka tā ir pušķidras viena, citiem vajag ļoti homogēnu sablendēt, bet citiem vajag tādu pavisam vai nu šķidru, vai tādu želēja veida, vai ķīseļa veida, un arī par temperatūru, lai nebūtu nepārāk karstas nebūtu, un citreiz arī šis augstums pat palīdz. Ir arī, mums bija pat nesen tāds neliels studentu pētījums, kur arī veids tiešām ar šo speciāli ražoto želato, kas nedaudz uzlabotu šo sastāvu, kādiem cilvēkiem, kam šis ir ļoti tāds iekaisums, ka viņiem īstenībā ļoti patika, ja citreiz tas medicīniskais papildu uzturs arī kaut kādā brīdī apnīk, jo tur arī tās iespējas ir diezgan ierobežotas, kas arī var palīdzēt. Jā, un pašlaik arī mēs skatāmies, kādi ir arī jaunumi, kas šo garšu var mazināt, šīs nepatīkamās garšas sajūtas, arī parādās tādi jauni preparāti, ko var skatīties, kas iespējams palīdzēs pacientiem labāk pārdzīvot tos brīžus, kad nevar ēst.
Bet visiem, protams, gan arī ļoti, kam ir šie gļotāts iekaisumi, mēs, protams, arī nozīmējam šo medicīnisko papildu uzturu, arī liekam viņu leduskapī, rekomendējam likt, jo tas ir patīkamāk tad cilvēkiem, un arī šīm te garšām var ļoti labi spēlēties, un arī šo te medicīnisko papildu uzturu lietot kopā ar parasto uzturu, jo apnīk tiešām tā tas ir. Un arī ir pieejams dažādas garšas, arī sāļās garšas, kā zupas garšas un tam līdzīgi. Vispirms, tātad, protams, ir jābūt pietiekamā daudzumā olbaltumvielām, kas parasti cilvēkam īstenībā populācijā nav problēma, nav tā, ka cilvēki neēd olbaltumvielas, bet te vienkārši dēļ tā, ka tā gļotāta ir iekaisus, cilvēki selektīvi izvēlās tos produktus. Un tad ir tāds arī šīs, kas ir imunitātei, kas ir tādi speciāli, es teiktu, kompleksi varbūt, kas ir arī pat arī diezgan daudz pētīti tieši ķirurģiskiem pacientiem, bet arī šeit viņi varētu darīt, kur ir gan omega-3, kur ir arginīns, kur ir glutamīns, kur ir dažādi šis mikroelementu tāds komplekss, kas ko visbiežāk mēs to nozīmējam, šī medicīniskā papildu uztura veidā, lai viņš būtu tādā koncentrētākā veidā, lai šie pacienti saņemtu.